komandas prezidents arī Vaiceks Tēvans, viņam blakus. Spēle var sākties. Trešais sets precīzāk servēja atkal viesi Ankels Alonso. Un maiņa nav izdarīta neviena. Mūsu ir tādā pat sastāvā un arī viesi. Nu, viss rit labi, es domāju, par mūsu komandu, un turklāt jāgūst pēc iespējas pārliecinošāk uzvara Raimonds Vilde atgūst servi, tāpēc Valdis Larionovs, protams, neriskē sūtīt laukumā mazāk pieredzējušus, nedaudz mazāk meistarīgus volejbolistus. Nav ko jaukt spēles zīmēm, nav ko traucēt komandai uzvarēt. Labs bloks, un Viktoram Ceplītim neizdodas gūt pirmo punktu. Jā, gandrīz jau skatītāji arī gribēja sajūsmēties par pirmo punktu. It kā ideāls situācija bija Ceplītim, tomēr servis maiņa. Varbūt tā ir tā tradīcija, ka katrā setā mūsu komanda ļaus viesiem pirmajiem gūt punktu. Eida atgūst servi. Nu, katrā ziņā pagaidām 9 punktus ir guvuši pretinieki abos setos. Atcerēsimies, Ventspils Nafta tagad jau pirmajā spēlē Zagrebā guva kopā 18 punktus un nevajadzētu dot vairāk par 17 šoreiz pretiniekiem, lai vismaz ir plusā jau punktu attiecība. Vēlreiz ir servis maiņa, trešais numurs. Šis garais Jose Luis Molto, 2,5 m. Augumā Spānijas izlases volejbolists, tikai 21 gadu vecs. Ceplītis precīzi, gar bloku. Laukuma vidū, kur nav neviena spēlētāja, krīt bumba. Vilde servēja un veiksmīgs bloks, pirmais punkts šoreiz. Tablo rāda jau otrais punkts. Vilde tomēr skar bumbu. Serva atgūta. Jā, un atgūta serve. Nē, tomēr 1 punkts. Jā, tagad atkal viss ir pareizi. 1-0 vadībā Ventspils Nafta, servē Luis Martines. Labi. Lieliski spēlēja aizsardzībā Olvalds Mihelsons. Labi, ovācijas tribīnēs skaisti izspēle vairāk kārt komandas uzbruka gan Salamanka, gan Ventspils Nafta. Jā, nu, pirmām kārtām gribas izteikt Aivi Eidu. Skaistā lecienā viņš izvilka bumbu. Ceplītis servē. Labs bloks Grimfelds Eidā. 2-0. Viņam saprat, ka pretinieka cēlājiem bumba nebija pārāk precīzi ir uzcelt. Viņš mēģinās uzreiz to pārmānīt pārlaukuma pusē. Mūsēji uzliec blokā un pretinieka nodoms neizdevās. 2-0 jau. Labi servu Ceplītiem. Ļoti spēcīga servu. Nebūs kārtīgi uzbrukumu. Tiklā. 3-0. Vēlreiz Ceplītis gribēja atkārtot tādu pašu servi kā iepriekšējā reizē, šoreiz nesanāca, un tagad spāņi servēs Antonio Parejo. Aivis Eidā. Servu atgūt. Lai gan, ja mēs salīdzinām spēlētāju vecumu, starp citu pamatu sešnieku, tad es skatos, ka Spānijas komanda ir daudz jaunāk. Nu, varbūt pēc gadiem, taču šodien Ventspils Nafta reāli ir daudz spēcīgāk. Šoreiz gan Spāņi atgūst servis tiesības, nu, pareizāk teikt, tagad Čehijas spēlētājs Stans Pohops, Čehijas izlases dalībnieks servēs. Jā, nu, vispār tas ir diezgan dīvaini, ka otrs Čehijas izlases spēlētājs pagaidām nav bijis laukumā. Iespējams, viņam ir kāda sīka trauma, varbūt viņš ir apslimis, jo parasti jau
neaicina klubā ārzemniekus, tāpēc, lai turētu tos rezervē. Turklāt viņš arī nav nekāds jaunais, jau 31 gads, liela pieredze. Labi! Ne, punkts nav. Trešo reizi Valds Mihelsons. Un trešo reizi ir. Spāņi rāda, ka iepriekšo reizi bumba trāpīja nevis blokā, bet tīkla trosē. Turpat apmēram metra attālumā bija arī tiesnesis Dāle. Tagad redzējāt sekmīgo Mihelsona sitienu 4-0. Spāņi atgūs servi. Pārkāpt ir viduslīnija. Šoreiz Ceplītis kļūdījās. Nē, Spāņi atkal kļūdījās. Ceplītis bija tīklā pēc tam, kad Spāņā. Krastiņš servēja. Var uzbrukt. Mihelsons, Grīnfelds, Krastiņš celš atkal. Nē, Ceplītis. Ir. Veiksmīgi. Es domāju, atkal Valtam Mihelsonam to gaidīja pretinieki. Bet Viktors Ceplītis laukuma otrā daļā, otrā stūrī bija sagatavojies uzbrukt un to darīja labi 5-0. Atkal pusminūtes pārtraukums. Saprotams, ka viesu komandai Valds Larionovs mierīgi sēž. Lūk, atkārtējumā pēdējā punkta izspēle. Viktor Ceplīšs sitiens. Treneru palīgs. Mūsu treneru palīgs. Māris Eikens kopā ar komandu un viesvienības. Lūk, ekrānā viesvienības vadītājs. Uģis Krastiņš servē. Pagaidām bez maiņām spēlē mūsu un, kā rādās Valdis Larionovs, tā arī grib beigt spēli. Pagaidām viss iet tā, kā tam vajadzētu būt. Ceplītis. Alonso tomēr uzceļ Doms lielisks 6-0. 6-0. Labi spēlēja aizsardzībā. Un Valds Mihelsons uzbruk. Precīzi. 7. punkts. Nu var atkārtot rekordu spēlē pret Francijas komandu, kad vienā no setiem bija 15-0. Čempionu līgā. Daži skatītāji jau rāda Spāņiem 0. Saka, šajā setā jūs tā arī paliksiet uz 0. Redzēsim. 8-0, jā, starp Čempionu līga tomēr ir un paliek Čempionu līga, tas nav nacionālais čempionāts, vienalga kuras valsts smaida Geirs Dāle, galvenais tiesnesis un māņu pretinieku komandai Čempionu līgā uz 0 atstāt pretinieks, tā ir klase. 8-0, jā, galvenam tiesnesis ir pat smaids. Atgriezās laukumā un Krastiņš uz viņu arī servē, nu tā ir parasta parādība volejbolā, parasti tiek servēts uz to spēlētāju, kas tikko uznāk laukumā. Ceplītis! 9-0. Ventspils nāca spēlē ļoti labi, nu neliels apjukums ir viesu komandā, nav ko slēpt, nu nav jau tik vāji Spānijas volejbolisti un arī Čeks to rindās zaudēt uz 0, bet spēle ir spēle. Ārā, bumba ārā, bloks nav skarts, 10-0. 10-0, kaut kas neredzēts. Nu, šķiet, ka tieši šajā brīdī, šajā setā mūsu volejbolisti ir sajutuši spēles garšu, spēlē ar lielu, ne tik daudz pašadevi, cik ar milzīgu baudu. Vēl var spēlēt bilde? Nē, šoreiz nē, varēja būt 11. punkts, bet nebija, nu, 10-0 arī labi. Servē pretinieki, galvenais atgūt sēriju. Nu, kā Ventspils nāft uzvarējis 3 setos, es domāju, par to nešaubās neviens no
klātsošiem televīzijas skatītājiem, taču kāds būs rezultāts. Serve ir atgūta bez īpaši Spāņi var teikt paši piepuls. atdevis Jā. šo servi. Tīkls kā ar bumba. Valds Mihelsons. Nu, bloks 3 vīru blokā, bumba ārā, bloku bumba neskarties, nesrāda 11. punkts. Jā, šis trīskāršais bloks arī piespieda Spāņu volejbolistu raidīt bumbu tik spēcīgi un tik ļoti garām blokam, ka bumba aizlidoja arī garām laukumam. Vieskomandas spēlētājs izmanto otru pusminūtes pārtraukumu pēdējo šai setā. Valds Larionovs uz mirkli arī piecēlās pie komandas, tā atkal dodas pie komandas. Viņam nav ko pārmest. Galvenais viņam, manuprāt, jāsaka, lai tikai puiši neatlaiž. Nu, volejbols ir volejbols. Būs uzplaiksnījums pretnieku komandā, un es saku, sets jau nebūs zaudēts vai spēle, taču punktus var zaudēt tā vairākus, un kas varbūt beigās arī kaut ko izšķir. Katrā ziņā pārliecinošāk uzvar ir labāk nekā mazāk pārliecinoši, to saprot jebkurš, un servē Valds Mihelsons 11-0. Jūs redzat rezultāts trešajā setā. Pirmie divi 15-4, 15-5 Ventspils Naftas labā. Varbūt 12. punktu. Vilde, nē. Eida ir 12-0, jā. Tāds ir rezultāts. Publika, protams, sporta manēžā līksmo. Kad visiem viena doma – atstāt Spānijas klubu uz 0. Punktu Eida, nebūs īsti uzbrukuma, bet... Augumā ražanākais volejbolists Luis Smolta tik neveiksmīgi nobloķēja šo it kā vienkāršo Eidas sitienu 13-0. Eida arī godri uzbruka. Bumba pārī. Ceplīts ar galvu, bet tā ir atļauts. Un šoreiz blokā. Servē atgūta. 13-0. Eids rokas skar bumba un nav kam to uzcelt. Bet lieliski spēle. 13-0. Tātad jāatgūst sevi. Skaitam katru punktu. Eida. Māna. Un pretnieks šoreiz var gūt punktu. Nenotiek pagaidām tā. Un arī tagad nenotiek. Likās visu, likās punkts, tomēr pirmais zaudēts, bet Raimonds Vilde ar šo savu pieredzi. Un Raimonds Vilde arī dodas servēt. Varbūt viņam tieši izdosies pabeigt šo setu. Publika skandēs sauso. Nu, skatīsim, 13-0 ir. Jā, nu šeit bija tāda dievdāvana Miguels Angels bez bloka. Bumba virs tīkla. Ja bumba gluži pa sitienam atliec. Maiņa būs pretniekiem. 9. numurs iet nos, 6. nāk virsū Edvardos Sančes. Tāda maiņa jau bija vienreiz. Mazākais spēlētais laukumā. Ārā. Bumba ārā, serve atgūta. 13-0. Viktors Ceplītis dodas servēt. 2-0 setos, 13-0 trešajā setā vadībā Ventspils Nafta. Bumba laukumā. Tiesneši rāda ārā. Ārā. Nu šī laikam bija pirmā reize, kad es... Mums izskatījās nedaudz savādāk. Nu varbūt servēja Viktors Ceplītis, mačbumbas turklāt. Varbūt 15. punktu un, bumba gaisā un ārā. Šoreiz ārā. Gandrīz, bet vēl nebija. 14-0 servē viesi. Nu tagad visiem, manuprāt, tik viena doma. Neļaut pretniekam to vienīgo punktiņu gūt. Nāc tāds sausā. Nu Spāņiem arī savs prestižs jāizstāv Gremseru tīklā. Tīklā skatītāji uzelpo. Kurš tad? Aivis Eida. Planējošā serve. Grūta serve pretniekam. Bloks skar bumba.
bet bumba ir ļoti spēcīga raidītāja, veidam tā lec pāri. Sevis maiņa vēlreiz 10. numurs garākais vīrs, čeku spēlētājs Popops servē. Skatītājs Vilp. Grīnfelds. Grīnfelds uzbruk, kā teikšu, reti, bet labi. Tas būtu visprecīzākais viņa raksturojums. Jā, patiešām neteiksim, ka īpaši bieži atzīmēs, bet toties trāpīgi atzīmēs. Grīnfelds arī servēja. Ir! Jā! Uģis Krasniņš, lieliski viens pats nobloķēs. Indienu 15-0. 15-0, tātad Ventspils Nafta pārspēja Spānijas Sorjas Cajo de Salamanku Čempionu līgas turnīrā. Es atgalvoju, Eiropas Čempionu līgas turnīrā. Tas nav nacionālais čempionāts vai kāds cits no Eiropas mēroga mazākas sacensības. Čempionu līga un tomēr vienā setā rezultāts sausā 15-0, 15-4, 15-5 un 15-0. Tātad daudz labāku uzvaru ar lielāku starpību nekā bija zaudējums ar Mladosts vienības Zagrebā. Skatītājs skandē Malečs, spēlētāji viens otrs veids, skatītāji kājās stāv sveic mūsu komandu, un es aicinu visus 29. janvārī būs Sislejs komanda slavenā no Itālijas šeit pat Rīgas sporta manēžā. Tas būs noteikti lielisks volejbols. Lūk, Gunts Ulmans pat ir laukumā un sveic mūsu valsts prezidents sveic gan Valdu Lariono, gan komandas spēlētājs arī Ziedonis Čevers. Nu, tas ir fantastisks sniegums, kas Latvijas vārdu nes pasaulē ir negaidīts, fantastisks, un tāpēc arī mūsu reportāža, kas bija paredzēta daudz garāk, saprotams, ir beigusies, jo spēle gluži vienkārši, bet tas mums jau patīkamāk ir cauri. 15-4, 15-5, 15-0 Ventspils Nafta uzvaru un pirmā uzvara šogad divās spēlēs. Tagad viena uzvara, viens zaudējums.